Labdien! Mani sauc Raicis Kārkliņš, un šodien es jums pastāstīšu par motosporta veidu drag race. Kas tad vispār ir tāds drag race? Drag race ir motosporta veids, kurā mašīnas, parasti divas, viena ar otru sacenšoties nobraukt noteiktu garuma posmu uz laiku un ātrumu. Un tagad es pastāstīšu, kas man liekas, kas ir būtiskākais, kas ir vajadzīgs drag raceā. Pirmais. Tas ir ātrums, otrais, tas ir reakcija, un trešais, tā ir brauktspēja. Šie ir tie faktori, kas man liekas svarīgākie, bet ir, protams, vēl daudz un dažādi. Piemēram, mašīnas stabilitāte, kā arī mašīnai nedrīkst būt pārāk daudz spēka, jo ja ir pārāk daudz spēka, tad brauciena laikā var zust mašīnas stabilitāte un mašīna var saslīdēt un avarēt. Bet, protams, ir vēl daudz un dažādi faktori. Man liekas, ka drag race ir interesants un bailīgs, jo tajā pavisam noteikti var just adrenalīnu. Un tas šodienai viss. Paldies, ka skatījies šo video un ceru, ka tev patika. Tiekamies nākošajā reizē. Mazs noslēpums, nākošās reizes nebūs. Bet tagad mēs varam paskatīties atlikušo klipu, kā izskatās drag race un kādas mašīnas vai motocikli šeit brauc. Šie divi ir visnopietnākie soļi. 320 spēki ir tam vēlēm. Baigi ātrais. Izskatās tā jāmķīgi, bet tā ir tā īpa Japāna Riko. Visi tur vēl karstu, ja tā var izteikt. Protams, ir tam nepatīk, bet ļoti liels ir. 320 spēki.